Valdemārpils ir vieta, kur Valdemāra vārds skan īpaši, jo tieši tur sākās viņa dzīve un viņa saknes, tāpēc svarīga svētku sastāvdaļa bija Valdemārpils mazpulcēnu, viņu vecāku, vecvecāku un citu interesentu kopīgais 12 km brauciens pa Krišāņa Valdemāra pastaigu maršrutu no Prieškalniņa Valdemārpilī līdz Dižgara dzimtes mājām Vecjunkuros. Sākumā vispār es biju domās, ka mēs skriesim, bet tā kā ir ziema, tad nevarēja zināt, kāda ir laika apstākļi. Diezgan ilgi nāca tā doma, un tad, teiksim, ka mēs varam pārvietoties ar vecākiem, ar transporta līdzekļiem, kas ir auto. Par braucienu tumsā mazpulku vadītāji un dalībnieki teica, ka tas tādēļ, lai redzētu gaismu, jo arī Krišjānis Valdemārs bijis tas, kas nesis gaismu. Man patīk labāk pa tumsu, jo tad arī var izdekorēt ar svecītēm, kas dod tādu pieskaņu un ir skaistāk. Kā tev šķiet? Man arī liekas, ka labāk ir vakaros, jo arī, ja būtu darbdiena, tad pa dienu nevarētu. Es domāju, ka viņš ir simbols latviešu tautai. Pirmais, kas uzrakstīja vārdu latvietis. Un šodien Prieškalniņā mēs redzējām, ka tieši mazpulcēni izdomāja šīs gaismiņas ar vārdu latvietis. Tas jau vien kaut ko parāda. Valdemārpils mazpulkam gan Prieškalniņš, gan dzimtes mājas ir ļoti nozīmīgas, jo tajās realizēti 6 projekti un notiek nemitīgs darbs visos gada laikos, lai šīs vietas sakoptu un uzturētu. Man liekas, ka šis ir ļoti noderīgi, jo var atcerēties, kur Krišjāns Valdemārs dzīvo. Jā. Manuprāt, tas ir nozīmīgi, jo mēs dzīvojam, mācāmies Valdemārpilī, un ikvienam būtu jāzina, kas ir Krišjāns Valdemārs un no kurienes viņš ir nācis. Iepriekšējā gadā, kad Valdemāram atzīmēja 199. jubileju, īpaši izcelts tika sauklis Vairo Valdemāra vērtības. Ar saviem vērtību stāstiem pasākumā Valdemārpils evaņģēliskā luteriskajā baznīcā dalījās vairāki runātāji. Šodien bija ļoti jauki klausīties to, ka katrs patiesībā ir atradzis šīs vērtības, kas viņam ir personīgas. Es teiktu, tās vērtības atšķīrās. Tā kā, manuprāt, tas ir tas svarīgākais, kad katrs mēs varam atrast tās savas vērtības un par to runāt, par to dalīties un būt kopā. Viņš ir lielisks piemērs tam, kādiem mums ir jābūt. Jā. Valdemārs mums ir nodevis ticību. Es domāju, ka tā ir lieta, kas vienmēr ir ļoti svarīga. Tā ir ticība ne tikai saviem spēkiem, bet ticība vispār gaišajam. Tam gaišajam, kas mums dod jēgu vispār dzīvei. Dižgara jubileja īpaši nozīmīga tiem, kuri nes viņa dzimtes saknes. Manā vecais tēvs Mārtiņš bija Krišānim Valdemāram brālens. Man ir 3 bērni – Krišāns Valdemārs, Baiba Valdemāre un Dārta Valdemāra. Tagad, kad ir tās jubilejas, nevaram nepiedalīties. Protams, tas ir pienākums. Nevar būt tāds, kā saka, jaunībā tusētājs vai tam līdzīgs cilvēks, jo tik un tā nāk tev līdz tāds vārds, uzvārds, saknes, un tev vienmēr ir jābūt tādam, mazliet arī kā paraugām citiem, lai tas vārds netiktu nepareizi valkāts. Dižgara 200 gadē veltīti daudzi pasākumi un vairāki no tiem, gluži kā Valdemāra iedibinātās vērtības, arī paliekoši. Lai gan ideja par Krišānim Valdemāram veltītu filmu virmo gaisā jau ilgāku laiku, fonda Valdemārs dibinātāji cerības neatmet to tik un tā radīt. Monta Megija Učalniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni, speciāli Red TV.